dalībniekiem, ka tātad es pieteikšu uzstāšanās secībā. Tātad pirmais vadītājs Ginta Budes modes nams, ja, tā saucās. Un pēc tam viss pārējais pasākums un jautrība būs Ginta Budes rokās, jā. Lūdzu. Tā. Labdien! Tātad, īsumā varbūt divos vārdos, kāpēc man, es domāju, ka ir tiesības ar jums šeit runāt, ja? Jo šajā modes industrijā, modes un modeļu industrijā uzreiz ir pagājuši apmēram 10 gadi. Ja? Un kāpēc, teiksim, tālāk par visu, kas attiec uz modes stilu, komunikāciju, ja, modes mēdī izmantojumu, ja, jums tātad Ginta Bude. Un es varbūt kā tas iesildošais elements par to, kāpēc sabiedriskās attiecības modēļi ir tik, manuprāt, sarežģītas, problemātiskas un interesantas, ka man viņās ir nepārtraukti interesanti jau 10. gadu. Ja? Un man liekas, es strādātu kādā ļoti lielā PR kompānijā, man ir bijuši tādas vēlmes, un es vienreiz arī aizgāju uz vienu lielu uzņēmumu, bet paldies Dievam, es sapratu, ka to rutīnas darbu varbūt es nevarēšu, ja? Un tas nebūs radīts priekš manis. Ja? Jo šajā modes industrijā ir nemitīgi, ko darīt, ir nemitīgi ārkārtīgi daudz izaicinājumu, man kā profesionālim šīs jomas. Ja? Varbūt sāksim ar to, jums katram uzreiz būs priekšstats, es jums nosaušu pāris vārdus. Mode, modeļi, modeles, ja? Un kādi ir tie pirmie priekšstati? Uzreiz uz dullo, uz ātro. Pozitīvi? Protams. Šādi? Jā, man jā. Jā, bet gan uzreiz, modele. Modele. Pirmais priekšstats? Diēta. Jā. Jau ar negāciju, vai ne? Kāpēc? Diēta, jā? Nu, teiksim tā, bet reakcija uzreiz ir. Un kāpēc varbūt šai jomā varbūt tās mūsu attiecības ir tik pretrunīgas, tas ir viens. Tāpat kā komunikācijas zinātne ir sena, bet šīs komunikācijas nozars jomā sabiedriskās attiecības ir pietiekami jauna. Un sabiedrisko attiecības tipiskākais stereotips arī nav no tiem jaukākajiem. Kas tas ir? Jūs topošie profesionāļi, jūs uzskatāt, ka jūs tie, kuri kaut ko iestāstīs, kuri kaut ko melnu pārkrāsos par baltu, kuri principā sabiedrības liela daļa tomēr vērtē kā meļus, kuri pārstāv savu darbu uz devēja intereses, lai sabiedrībai radītu kaut ko, ko viņi labāk gribētu izmantot. Ja? Bet tāds ir vienkārši lielākās daļas stereotips. Tāpēc, ka profesija ir jauna. Modeļi, mode ir sena, modeļu kustība. Kāpēc ir daudz par tā modeli? Jo Sijā Ginta Bude modes nams tās ir 3 daļas. Ja? Tas ir Ginta Bude kā modes dizainers, Ginta Bude kā kolekcija veidotājs, Ginta Bude kā stilists, Ginta Bude kā raidījuma vadītājs, sievas pārvērtības. Ja, teiksim, tā ir tā viena daļa. Tad mums ir studija, kurā mums mācās ārkārtīgi daudz meiteņu, kas apgūst stāju gaitu, šobrīd tā ir interešu izglītība, un tad mums ir modeļu menedžments, profesionāli cilvēki, kur veido modeļu karjeru. Un, teiksim, tie aizspriedumi ir vienkārši nežēlīgi. Jo profesija principā ir jauna. Ja? Tā modeļu kustība Latvijā ir jauna, viņai ir labi, ja kaut kāda 30, 20, 30 gadi tā ļoti nopietni, tā varētu teikt. Un pret visu jauno, pret visu nezināmo, un piedevām vēl mēs esam joma ļoti sensitīvi jūtīga. Ja? Pie vārda mode cilvēki sāk uzvesties diezgan neadekvāti. Un ienākot pirms modes nemā, katrs cilvēks uzreiz dzirdot vārdu modes dizainers, stilists, tās modeles, cilvēki uzreiz ļoti aizverās, ļoti uzreiz slēgtās pozas. Es ikdienā pieredzu strādāt ar slēgtajām pozām. Tā sākās katra mana tikšanās ar potenciālās audzēkņas māti vai ar kaut ko. Tā ir elementāra cilvēka aizsardzība, reakcija pret kaut ko nezināmo. Un mūsu jomā ir ļoti daudz tieši nezināmā. Un tas, ko jums ļoti gudri noteikti mācīs un māca par stereotipiem un aizspriedumiem, parasti rodas tieši no nezināšanas, informācijas trūkuma. Ja? Teiksim tā. Tāpēc mana ikdiena sabiedriskajās attiecībās ir ļoti neprognozējama, ļoti neskaidra, un vadot sabiedriskās attiecības nelielā Latvijas Republikas pakalpojumu sniegšanas izglītības uzņēmumā, ir strādāt ļoti interesanti.
Un kāpēc es jūs arī mudinātu, kā nākamos profesionāļus, varbūt kādreiz meklēt darbu komunikācijas zinātnē, nebaidīties no uzņēmējiem, kuri uzskata, ka viņiem arī jābūt šim sabiedrisko attiecību speciālistam. Jums vienkārši būs ļoti interesanti strādāt, attīstīties, ko jums nekad nedos lielās PR aģentūras. Teiksim, ja? Jo šajā mazajā uzņēmumā jums, salīdziniet tieši tāpat kā uz kolēģi ārsti, ja? Ir viens strādāt smalkā Rīgas klīnikā, pārzināt vienu šādu jomu, piemēram, acis. Ja? Un viens, ja tu esi lauku felšers. Izsistāts, nogriezta roka, asins pēļķis, strutojošs, ļaundabīgs audzējs. Un tev jādara visu, un tu nevar teikt, atvainojiet, es neesmu speciālists šajā jautājumā. Ja? Tev jāprot visu, vai tu esi ģimenes ārsts laukos. Ja? Tāpēc, varbūt es arī strādāju šos 10 gadus, jo ir nemitīgi. Ja? Pirmkārt, sabiedriskās attiecības, jā, uzņēmuma iekšējā komunikācija. Ja? Mēs esam joma, kur ļoti jūtīgi reaģē uz visiem notikumiem jomā. Saprot, vai ir kaut kāds citas jomas, kurās tik ļoti jūtīgi notiek kaut kāds, teiksim, piensaimniecībām un kaut kur notiek kaut kas, vai tam vai uzreiz ir krīze jomā, un diez vai. Neizjūt citi uzņēmumi uzreiz, ja? Mēs izjūtam momentāli, ļoti konkrēti, pietiek man ikdien sāks ar nemitīgi mēdīju monitoringu, ne tikai tam, ka man jāsaprot, kā mēs esam atspoguļoti. Vienkārši katru dienu nezinu, kas šodien notiek jomā, vai kaut kas notiek Latvijā vai pasaulē. Jo, jebkura mana kaut kāda nezināšana, man uzreiz ir ļoti sāpīgi atsaukties. Brazīlijā viena muļķi pārēdās kāpostu lapas, salātu lapas un saslimst ar bulimiju un kolu pārdzerās un kaut kas. Ja? Ko dara uzreiz Latvijas mēdī? Latvijas mēdījiem uzreiz tātad ārzemju ziņa ir intereses objekts, uzreiz noskaidrot, kas ir Latvijā. Es nepārspīliešu katru pie šādu gadījumu, vienmēr pat kāds mēdījis zvans ar jautājumu. Vai jums arī nav kāda bulīniķe? Ja? Vai jūs to nevarētu nokomentēt? Ja? Tad, ja arī šis skaistais jautājums vienmēr komentē. Es kādreiz biju naivs un nesapratu, kad, ja man mēdījis zvana, tad man arī ir pienākums kā godprātīgam cilvēkam uzreiz sniegt komentāru, sakonektēt ar Gintu Būdi, ja, un tā tālāk. Esiet gudri, filtrējiet. Piemēram, ja jautājums, teiksim, nevienmēr ar to savu ziņu vajag nobraukt kaut kādam lielam notikumam. Domājiet, kāds var atstāt uz jūsu uzņēmumu kādu uzmanību, ja, teiksim, pēckaršu. Ļoti vieglprātīgi nokomentējot ziņu, piemēram, kaut kādu Dairas Silavas un tur privērt narkotiku skandālu, kur vienkārši piezvanīja no laikos un pajautāja, saki, lūdzu, ko šie cilvēki ir bijuši tur modas jomā Latvijā un tā tālāk, un viņas būtu ļoti apzinīgi tu dokumentē, ka viņi nav nekādi īpašie darbi, un tas ir slikti un tā tālāk. Vēl šobrīd internetu meklētājs vecā narkotiku skandāls Gints Būdē. Ja? Ļoti pavieši uz to reaģējot, ja? Jūs izdarat ļoti lielu pakalpojumu, iekļūstot šādu veidu. Ja? Ko nozīmē šī sekošana? Ja? Nedod Dievs, Latvijā šeit mūsu jomā ir pietiekami daudz dažādu ļoti pamatotu problēmu, ļoti negodīgi darboņi bijuši, ļoti lielas tiesvedības bijušas. Ja? Principā viss ir bijis pamatā ir lielas nezināšanas. Ja? Mēdī, protams, ļoti labprāt to visu atspoguļo. Ja? Jo būtībā Latvijā situācija ir tāda. Mēdījus ārprātīgi interesē 3 tēmas – politiķi, publiskās personas, sevišķi, ja viņām kaut kas neveicās, un tad ir kaut kāds vēl pāris profesijas, piemēram, modeļi ir viena no. Ja ir kaut kāds raksts par kaut kādu modeli vai kaut kādu modas, kaut kādu, internetā komentāru uzreiz ir 100. Ja? Viena daļa sabiedrības ārprātīgā uzreiz negācija, viņas visas ir žaunas, viņas ir tādas un viņas ir šitādas, ja? Ko raksta vispārējā komentāra daļa. Ja? Bet kāpēc varbūt ir jāsako šiem notikumiem, ja kaut kas kaut kur notiek? Ja? Ļoti konkrēta situācija. Bieži vien, jūs ziniet, ka ziņa nav ziņa, ja ziņai nav bildes. Ja? Elektroniskajos mēdījos. Tā bieži vien ir. Un viena telekompānija vienreiz rāda, ka tiek tiesāts tātad un modelis LV, tur apgabala tiesā spriedumus. Un es zinu, ka televīzijā tie brīdī nav bildes. Ja? Droši vien kā ļoti apzinīga meitene vai puisis skatās arhīvu, modeli. Ja? Bet viņam bija ilgi. Ja? Ziņa ir iet gaisā 6:00. 6:30 pirmie satraukties zvani. Kas ir noticis? Jūs rādat pa televīziju. Jo apakšā titulos iet ziņa, jo augstākajā tiesas zālēs filmēt, parasti nevar un, teiksim, iet informatīvā ziņā apakšā. Un bildē ļoti skaisti tiek rādīt no modas nams, ka visu logo.
ja? Bildes, ja? Bieži vien, teiksim, šai gadījumā bija konkrēti, ja? Paldies Dievam, ka es kā pietiekami ilgstoši nodzīvojis cilvēks zināja, kā man ir jāsvan, ātri bija kompānijas galvenajam ziņu redaktoram zvans, šī ziņa tika izņemta no visa ārā ar atvainošanos 15 minūšu laikā, ja? Bet, ja tas kaut kur palika caur, tas viss aiziet, jo cilvēks ir ārkārtīgi sācināts uz to reaģēt, ja? Tas ir viens. Otrkārt, kāpēc man ir ļoti interesanti strādāt, viens ir, kas visu laiku ir šis, teiksim, tā modrība jāstāsta, kas notiek nozarē. Un es teiktu, ka tas mūs neskar, tas neatiecās uz mums. Strādāt šajā jomā man attiecās pat tas, kas it kā tiešām neatiecās uz mums, jo tas uzreiz formē kaut kādu sabiedrības viedokli. Un tas, ko es vēl gribētu pateikt sabiedriskajās attiecībās tieši manā jomā, kas ir interesanti, ir ļoti tas, kas tā sabiedrisko attiecību galvenā būtība ir, teiksim, komunicēt ar tām mērķu grupām, ar tām sabiedrības daļām un sniegt to informāciju. Ja? Šai jomā ir ārkārtīgi daudz ko darīt, jo Latvijā ir absolūts informatīvais trūkums, ja? Izglītības sistēmā un tā tālāk, varbūt tāpēc mēs ejam iekšā izglītības sistēmā, lai mūs saprastu, jo nevis kaut kas, kaut ko māca, kaut kādas meitenes, kaut ko, kaut kā. Ja? Ka tā ir ļoti nopietna profesija, kas prasa ārkārtīgi daudz piepūli un tā tālāk. Ja? Tas ir ārkārtīgi būtiski un ļoti interesanti. Un, teiksim tā, un tad ir vēl ļoti interesanti arī, kā pozicionēties. Visi šobrīd zinām, ja, kā tā saucamā rokošā žurnālistika, teiksim, kaut kāda tāda, teiksim, pētnieciskā, pat tevi neinteresējās. Nevienu neinteresē tā pozitīvie notikumi un tava nopietnā pozitīvā darbība. Tas mēdījus neinteresē. Diemžēl, ja tev nav varbūt ļoti draudzīgas attiecības, vai kaut kāda ļoti liela cieņa vai kaut kādā, nenotiek. Tad ir divi veidi vienkārši, ja? Viens veids ir radīt tā saucamos pseido notikumus, ar ko Latvijā prese varbūt ir arī pārbagāta, ja, ko es lasiet. Dizaineram X ir nopirkts jauns sunīts tur, ja, un tā tālāk. Ja, piemēram, tā ir tā radīšana, kad mēdījis ķer to notikumu, ja, lai parādītos vienkārši. Bet, ja man gribās savu darba devēju, teiksim, kā ļoti profesionāli, ļoti augstu rangu profesionāli pozicionēt šā brīža medijos, tā es domāju, kādas ir iespējas? Iespēja ļoti maz. Jo es saku to pozitīvo ziņu, neviens neņem. Mūsu meitiem tur strādā pie Diora dienā šāds mazs gabaliņš. Ja? Toties kaut kāds, kaut kur, kaut ko, kaut kas, tas būs vāku pirmais materiāls. Bērniem tur kaut kas momentāli parādīsies. Ja? Otrs variants ir skatīties, piemēram, arī visi gāni to dzelteno presu un tā tālāk, ka tas nav, teiksim, ja? Ir viens variants iet to muļķīgāko ceļu un rādīt kādas Gintam Budem apašpiks un tā tālāk, ja? Un kāda viņam māja un tā tālāk. Bet ticiet man, es no savas pieredzes arī var ļoti nopietni veidot šo tēlu un sadarboties ar šo dzelteno presi viens, pozicionēt kā ekspertu. Ja? Kurš vērtē, piemēram, ja? Kas nāk pozitīvi un uzņēmumu tēlam, ja? Gan ir arī šī plašā auditorija un ir tā sadarbība ar to dzelteno presi. Un saprotiet, jautājums ir arī to drēbju skapi var parādīt. Arī mums zvanīja prasīja, parādiet viņa drēbju skapi, ko viņš vēl. Ja? Bet zinot, ka viens būtu lielāko darbu pavada darbā, es teicu tā, ziniet, bet viņa drēbju skapis ir darbā. Jums tas interesē? O, jā. Un var ļoti zolīgi parādīt arī savas drēbes, teiksim, iesaistot, darba vietu, ja? Kāds cits teikt, es braucam, es rādīšu, man tur tāds baseins, un man tur tāda, un tad man vēl tāds suns, un tad vēl ir tas, ja? Tas ir kaut kas otrs ceļš vienkārši, kā var iet, ja? Un tas, ka, jā, ir pārdzīvot ārkārtīgi daudz krīzes, ja? Nemitīgs, bieži vien ir ļoti nemitīgs krīžu menedžments, ja? Jo es saku, pietiek jomā izdarīt kādam kaut ko, lai tas momentāli atsauktos uz mani, es nevaru pateikt, tas uz mums neatiecās. Momentāli ir vecāki, ir sabiedrības interesi uzreiz, ja? Tā kā nemitīgi ir jābūt, un ir jābūt šai spējai pozicionēties un parādīt, kas tu neesi. Un ja ir kāds notikums, skatīties, vai tev ir izdevīgi viņā parādīties, vai neizdevīgi parādīties. Ļoti konkrēti, pagājušā gadā visi redzēja, bija tas peltkostīmu skandāls, ja? Es Latvijas Republikas likumdošanas skaidrāši pateicu 14-gadīgai meitenei publiskā pasākumā, kurā ir vērtēšanas elementi, kurā vērtē, nedrīkst būt izgājot peltkostīmā. Latvijas Republikas likumdošanā tas skaidrāši pateikts. Kas notika? Pēkšņi daudz valsts iestādes sāk tēlot, ka viņus neko nesaprot, ja? Un tā tālāk, ja?
Un šī bija atkal fantastiski iespēja, kā mums paust savu viedokli, ka tas nav vajadzīgs, ka tas ir pretlikumīgi, un ka tas nav pat neprofesionāli, nekāda vajadzīgs, ka tas ir vienkārši šova seksa elements. Publikas, teiksim, kaut kāds iegājies, ja? Ka tas absolūti tā nav nekāda norma. Bet Latvijas sabiedrība vienā daļā to varēja iestāstīt, vienkārši tāpēc, ka cilvēkiem trūkst informācijas. Jums tā pateikt, uz lekcijām ir jānāk krūšturos, tā ir pieņemts visā pasaulē. Jums būtu pilnīgi skaidrs, tas ne. Ziniet, mēs ļoti labi zinām, ka tas nav pieņemts. Ja? Bet mēs kāpēc? Mēdījiem un kaut kam varēja iestāstīt, ka tas ir pilnīgi normāli, ka sēž onkuļi un tantes, daudz ir pietiekami krimināli pagātni un iesaistīti diezgan lielos tīklos pasaules, ja? Un vērtē 14-gadīgus cilvēkus peltkostīmā publiskā pasākumā. Uz kādreiz pateic, ka tā nav norma. Tas ir, es gribu tā ļoti īsumā un nebūt garš par to, kādas ir šī mana darbība šajā tā saucamajā sabiedriskajās attiecībās. Varbūt ātri ir kāds jautājums. Varbūt vēlāk, ja? Protams, ja es pie vairāk netikšu, kas ir ļoti reāli, ja? Tad es reiz saku tā. Man ļoti svarīgs mērķis, kāpēc es šeit vienkārši. Mūsu joma ir vēl viena, ar ko slavina. Sabiedriskās attiecības un mode parasti diezgan bieži piesaista cilvēkus, kuri īsti nesaprot, ko tas nozīmē. Uz mediķiem katram ir skaidrs. 7 gadi, ārprāts, ņemšanās, smirdoņas, ņemšanās, mācīšanās, kaut kāds ārprāts. Sabiedriskās attīstības, ka, es tur būšu slavenis, tur būšu kontaktēšos, man būs interesants darbs. Par modi ir tieši tāpat. Līdz ar to ir ārprātīgi grūti atrast normālu darbiniekus. Mode 99% piesaista piedodiet trakos. Vai nenopietnos cilvēkus, kur domā, ka tas ir kaut kas. Un nekā nesaprot, tas ir ļoti nopietns, rūpīgs darbs, jebkurā profesijā, sākot ar apkopēju. Ja? Un tāpēc mans cīniskais mērķis ir tāds. Mēs esam sapraši, ka darbinieks atrast ir neiespējami, viņi bija principā jāizaucina. Un tāpēc lūdzu, ja kādam ir interesi, ja kāds redz sevī mērķi, šī joma man interesē attīstīties šajā jomā, ja? Lūdzu, droši atcelšu vizītkartes, piesakieties, aprunāsimies, individuāli domāsim prakses, darba iespējas, varianti mūsu sadarbībai tūkstošiem. Ja? Labi, tad vārds Gintam Budē. Mans kolēģis tiešām tagad tāds liels ugunsdzēsējs dzēš tos ugunsgrēkus un man atstāja, protams, ka sabiedriskās attiecības, tas ir kurā kompānijā, tas ir tas, kas ir īstenībā, tas jau ir tas ekstremālākais dienests, un arī tad, ja jūs būsiet, tad, diemžēl ir tā pieņemts, ka tie vaininieki vai gudrinieki paliek aiz kadra, un sabiedriskās attiecības ir tieši tās, kas arī atbilstoši visas patikšanas vai nepatikšanas streb ārā. Un tāpēc mans kolēģis te tā par savu, kā saka, ikdienu, es drīzāk ar jums par pilnīgi tā kā savu jomu un savu lietu. Un te jau tieši kolēģis arī pieskārās, vispār jau tā nezināšana par tām patiesajām lietām ir baisa. Latvijā it kā ir ļoti vienkārši. Tad jūsu vecāki ir speciāli viņiem no pašas bērnības, burtiski no autiņiem, ir dzēsta ārā šobrīd, ja arī pirms 30, 40, 50, 60 gadiem kapitalistiskā iekārtā, kur ir kapitālisms, saprotami jēdzieni, tad sociālismā sākot no 45. gada, pat varētu teikt no 40. gada, apzināti dzēsta ārā informācija par lietām, ar kurām sabiedrībā tu vari izcelties, sameklēt savu izteikt kaut kādas emocijas, pietuvināties kādai ļoti noteiktai grupai. Tad vesels 50 gadus, otrais pasaules karš bija ļoti labvēlīgs periods, jo visus varēja ieģēt militārā formā, apģērba daudzumi tika normēti absolūti visur, ieskaitot arī Latviju. Viņi tika normēti auduma metri vai mēteļa gabali Anglijā, nerunājot nemaz par teiksim,
Reiha šo te iekaroto teoriju, un līdz ar to praktiski 90. gadā pēkšņi tieši tāpat kā visās ļoti daudzās jomās, vārti atverās, it kā jau mēs gribam skriet pakaļ, bet tai pašā reizē, protams, arī kā politikā, kā visur, uzrodās savi gudrīši. Ja saucamais, ja mēs paskatāmies 18 gadus atpakaļ vecu presi, tad galvenais politiķis mums bija Zīgeris, kas īstenībā rāda tikai to, ka praktiski kaut kādus pirmos 10 gadus burtiski visa paudze, ieskaitot arī to paudzi, kurai visa šī modes un ģērbšanās un tāda informācija tika izdzēsta, jo sociālisma galvenais princips bija visi ir pilnīgi vienādi. Mēs jūs piespiedīsim nesāt uniformas, tieši tā kā koncentrācijas nometnēs bija vai cietumos ir savas uniformas, tieši tāpat bērnam no bērna kājas, praktiski sākot no 7 gadu vecuma, jau līdz, noteiktam vidusskolas beigām bija jānēsā uniforma, pie tam ļoti nīsta uniforma. Ja tagad kādam no jūsu vecākiem pasaka skolas formas, tad pumpas uzliek, jo uniforma kā cietumniekā. Nevis uniforma ar skaisti izšūt emblēmu, kad es mācos Oksfordā, Kembridžā, ka es esmu pieskaitāms, ka es neesmu nēģers un nenēsā džinsu bikses. Un normālās skolās Austrālijā 12. klasē 19 gadīgas meitenes, ja viņas ir elitāras skolas plus 40 grādos, nesā kokvilnas zeķes līdz ceļiem ar bumbuļiem. Ja tu esi pie elitārā slāņa, ja tu gribi būt nēģeris, lūdzu, ej un mācies nēģeris skolā, tev nekas neuniformēs un nekas. Iesākoties studiju gados, un man mamma arī visu, tādu savu lielāko praktiski dzīves daļu ir pavadījusi Latvijas Universitātē ekonomikas fakultātē un strādājusi ne tikai kā pasniedzējs, bet arī kā inženieris. Tas nozīmē cilvēks, kas stāvēs profesori, cilvēks, kas strādā ar studentiem, tādā tīri saimnieciskā kārtā, kas plāno, kas atbild par arī tur bija ļoti savi strikti priekšraksti, kas turpinājās, kur praktiski cilvēkam maz tā ar viņu ārējo vizuālo izskatu neļāva nepieskaitīties pie kādas grupas, ne arī kaut kā īpaši izcelties. Līdz ar to praktiski mūsu prātos, ja pareizāk sakot, gan manas paudzes, gan praktiski jūsu vecāki, būtībā šo tradīciju, kas it kā ir tavam vienaudzīm, jeb, ja kāda meitene apprecēsies ar kādu ārzemnieku, un viņš ir tieši tāpat pabēdzis kādā Anglijā, Vācijā vai kaut kur to tradīciju, tad sakārtotas lietas attiecībā, kas ir apģērbs, kas ir mode, kā to izmantot, tomēr ir kā to izmantot savā labā, kā savu izskatu izmantot savā labā. Šeit uzreiz ir jāsaka, kāpēc manam kolēģim ir tik grūti. Tieši tāpēc, kad arī mēdī telpā, arī presē, vēl jau šobrīd mēs varam paņemt Latvijas vienalga krieviski un latviski rakstošos mēdīs par apģērbu, un es varu atrast tā kādu kļūdu labojumā, sarkano pilotpalu, meli, neatbilst patiesībai, nav pārbaudīta informācija. Būtībā es pat Latvijas izdevumus praktiski nelasu. Tāpēc, kad 90. gados bija vēl jaukāka situācija, bija nopietnie Latvijas žurnālisti, un bija iesācēji, kas mācījās tieši žurnālistikas fakultātē un veidoja šo, kā saka. Un tad bija tā, ka ļoti nopietni izdevumi, vakaravīs, mums preses namā vēl kaut kur. Es ļoti labi atceros. Atnāk jauna meitene, viņai tiek uzticēts tāpēc par modu rakstīt, ka viņa jauna. Delfos tikai pat bija. Kāpēc tu raksti par modu? Tāpēc, ka es jauna, man pirmais raksts. Es neko nesaprotu. Man redakcijā apskatījās, par ko māk rakstīt. Par mākslu, par kultūru, par vēsturi, par sportu, par ko māk. Ne par ko nemāk, bet meitene grib rakstīt. Par ko rakstīt? Nu rakstīs par drēbēm, par modi.
ka pasaulē reāli tā tradīcija nav tāda, un jums ir jāatcerās, ka pasaulē modes joma, mode ir domāta bagātiem cilvēkiem, nenabagiem, tas nav masu produkts. Līdz ar to modes cena vienmēr ir ļoti augsta, līdz ar to pasaulē fotogrāfs, kas fotografē modes žurnālam, saņem honorārā 10, 100, 1000 reizes vairāk nekā reportieris, kas sēž futbola stadionā un bildē futbolistu, ja tā ir reportāža. Modei ir saucamā sava pievienotā vērtība. Tev ir jābūt nevis vienkārši saucamam knipsētājam, bet tev ir jābūt māksliniekam. Līdz ar to arī sabiedrisko attiecību jomā vai multimēdiju jomā tie, kas iekļūst, tie, kas jūsu vienaudži arī mācās, un praktiski tieši tā arī ir, ka praktiski labāk atalgotais darbs ir modes jomā. Man ļoti patīk pirms 3 gadiem tāda intervija ar New York Times politiskās nodaļas redaktoru, ka viņas es kā muļķi bizoju pa visādām Vietnamām, Kambodžām un vēl kaut kurien, ja? Viņas saka, man tagad ir pienākušas vecumdienas, es esmu ļoti jauki, bet ja es būtu Voga redaktori, tad modes žurnāla redaktori, kaut vai noteiktas nodaļas redaktori, jo ir galvenais redaktors un ir atsevišķi pa nodaļām, tad šobrīd es spēlu, man būtu brokers, kas spēlējās biržā ar akcijām. Un cilvēks, kas ir nostrādājis ļoti godīgi, rakstījis pa politiku, ja, viņš ļoti labi saprot, ka nekad. Un kur ir problēma? Problēma ir mode tātad pirmām kārtām neuzrunā ļoti lielu masu. Masai ir domāts apģērbs, upats. Modes pievienotā vērtība ir kaut kāda noteikti inteliģents pakāpe ar domu, ka tu saproti, ko tu velc mugurā. Jo pieņemsim, kā notiek kritika, kāpēc tevi mugurā tas, kāpēc tevi mugurā tas, kāpēc tevi mugurā tas, kāpēc tevi mugurā tas. Normāls cilvēks uzreiz pamatot. Šī ir tāda un tāda žaketa, te un te gadsimtā, te un te valstī. Šīs audums ir tur un tur, no turienes. Teiksim, ar zīdu sastāv zīdu iegūst tur, tehnoloģija ir tā, es zinu, kāpēc man viņš ir mugurā. Un normāla sieviete, tur ir tā lieta, nevis, tā nav atbilde, man patīk. Jo man visvairāk patīk, kāpēc tāds migrāk, man patīk. Normāli. Ja domāties, ja ēdienā visi cilvēki dzīvot ar principu, man patīk. Var aizbraukt uz Amerikas kontinentu un paskatīties, tur ir tādi cilvēki, kas ēd un kam patīk. Eiropa gluži uz to vēl neiet, bet drīz jau mēs arī sasniegsim šo augstu. Tātad, un Latvijā šī nezināšana, ja šī pārtrauktā būtībā, pa cik pirmām kārtām izdzēst pilnīgi no atmiņas, absolūti nav saprotams slānis, jo visi tā kā ir izkāpuši no līdzvērt, visi ir bijuši vienmēr pielīdzināti, pat studentu, es saku garā, jūs nevarējāt Latvijas universitātē atnākt tā ļoti brīvdomīgi. Es gāju rūpēnām bikstēm šausmīgi izaicinoši. Viss normāli. Andi, jūs mācieties žurnālistos, nevis ekonomikā. Ekonomikā tur bija Aspāzijas bulvārī, tur bija savi likumi. Jums arī šie pasniedzēji, arī man māmas, kad, teiksim, viņi bija vēl labākā, viņi bija statistikā. Statistika toreiz bija ļoti slēgta vieta, jo būtībā strādāja profesori, bija slepenā informācija, apstrādāja Latvijas statistiku, cik dzīvo, cik miruši, cik apmierināti, cik neapmierināti, visu un šo statistiskos datus devu uz saucamo valsts plānu, kas izdomāja tik un tik kastrolīši to vajag, tik un tik mums būs automašīnas, tik un tik, ja, tad tur visi bija tomēr tādi, zināmā mērā diezgan, mammas darba kolēģi tā, var iedomāt. Tur tā nopietni, ja? Nopietni. Jebkurā gadījumā stāsts varbūt nav īsti par to, stāsts ir par to, ka šobrīd, kas traucē? Šobrīd traucē tas, informācijas ir tik daudz,
kas ir patiesība? Un es esmu nācis tieši ar to lekciju, ka sāksim varbūt tā kā pirmā klasē ļoti daudz būs zināšu, bet vismaz, kad sāksim ar patiesību. Ļoti vienkārši jautājums. Desmitgadīgiem bērniem mēs iemācām 2 vārdu skaidrojumu terminam mode. Ja es jums tagad pajautātu, vai kāds ir atbildēt, man 2 vārdos, kas ir mode? Priekš tā jāzina vēsturi, bet 2 vārdos. Varianti. Jūs studenti, taču tāpat kaut kādi varianti. 2 vārdi. Kurš tagad izskries? Es viņš nesatīšu nevienu, vienkārši interesanti. Ir publiskā 2 vārdi. Vēlreiz, uzreiz atkāpjamies. Par modi ir sarakstīts šādas grāmatas. Es neesmu lasījis. Kants ir rakstījis traktāts par modi, Bairons ir rakstījis. Visi ļoti nopietnie Rietuma Eiropas tādi filozofi ir rakstījuši ļoti biezas grāmatas par šo parādību. Tā ir sociāla parādība, bet ja mēs paņemam galveno esenci raksturoša, un tomēr vai kāds var mēģināt pateikt mode 2 vārdos. Ir varianti. Apģērba kultūra, viens variants vēl. Vāra instinkts. Labi, vēl. Labi, sākam pilnīgi no cita gala. Noteikti, ka daudz ir bijuši, daudz arī nav bijuši un daudz vēl būs pavisam vecajā pašā pirmajā Luvras pilī. Luvra ir pils Parīzes pašā centrā, kas attīstās gadsimtiem ilgi, ir ļoti daudz piebūves, bet pati vecā pils ir pats sākums, protams, ir pilīgi centrā un tur ir muzejs. Un tad, kad es katru reizi eju Parīzē, tomēr ir tas laiks par Rīgas muzejiem. Tad, kad ir laiks, tad iet, un kad nav laiks, tad neiet. Bet viņiem tāpat mainās ekspozīcijas, viņi kaut ko izvēl ārā, kaut ko es neeju bieži. Bet tur ir tātad pa istabām. Tu ej šitādas istabas, un tagad tu domā, kur tu tā mode te radās? Modes rašanās laiks ir 1662, 1664. Saules karaļa Ludviga 14. galma dāmas, bariņš. Tad aptariet, tas bariņš varētu būt šitik daudz, cik jūs. Bariņš ar dāmām, un, protams, mākslas un kultūras un teātra karalis, bez šī karaļa praktiski cilvēks būtu ļoti daudz zaudējusi. Visādā ziņā, gan mākslā, gan mūzikā, gan teātra mākslā, gan ļoti daudz. Ļoti mīlējas sievietes. Un, protams, ka viņi piesaistīja interesants, jaunas, svaigas sievietes. Karaļa favorīti negribēja braukt uz laukiem, tad būtībā, ja tu esi veca grabaža, tevi ļoti vienkārši izvada pensijā. Pensija tev ir kaut kur Francijas laukos. Loģiski. Tev no galma ārā, tas nozīmē, ka skaistie dērpi, balles un visas lietas tev vairs neatiec. Novecojuši karaļa favorīte ļoti labi saprot, ka viņa nevar paņemt ar savu svaigumu. Vienkārši karalis sāk pārsteigt ar kaut kādiem noteiktiem uzvedības, un tāpēc es vēlreiz saku, mode nav lupats, bet uzvedības. Kā dzeru tēju, kā skaitu dzīvoli, kā tajā laikā ļoti aktuāls sāka kļūt galma dāmas, ar ko varēja sacensties, ar veidekļu mētāšanu. Galma dāmām bija ļoti vienkārši veideklis, un kura var uztaisīt visādus trikus, metot viņu augšā, viņš griežās un ļoti, ļoti dažādi. Ja? Un tai pašā reizē, protams, ar kaut kādiem akcentiem drēbēm. Protams, nāk karalis. Jaunā stāv, vecā stāv triumfā, jaunā stāv, ja pats karalis pasaka, ka tā vajag, un tā ir labi, un vēl ar acīm norāda, tad, protams, jaunās mērkaķojas pakaļ. Tā arī radās šis termins mode. Jo tas, ka cilvēki mēģināja šos tātad gotikā, 12. 13. gadsimtā piedzima, nomira vienādas drēbes, piedzima, nomira vienādas drēbes, nekas nemainījās, pat krāsas nemainījās.
Vienāds piegriezums, tev nekas nemainījās. Tu kā piedzim 12. gadsimtā, tad visu mūžu nogāji, tev nemainījās. Te bikses, te svārki, te tāds platums, te šitāds platums. Vācijā jau apmēram šai 15. 16. gadsimtā, kas mazliet saskana renesanses laiku, jau šīs izmaiņas jau sāka notikt. Bet tas nebija tā, šodien tas, pēc gada tas, vēl pēc gada tas. Nē, viņš tādā paudzes ritmā. Bet Parīzē tais konkrētajās istabās, un tagad, kad jūs būsiet Luvrā šoreiz, tieši centrā, jo tur ir tā, es saku, tās sāma piegūs tā kā rundālē, tās ir mūsdienīgāks, bet tieši tais istabās kaut kur tā mažošanās arī radās. Tad mode divos vārdos, un atcerieties to uz visu mūžu. Tieksme iepatikties. Viss. Vienalga ar ko, vienalga kā. Tāpēc mode var būt pareiza, nepareiza, veselīga, neveselīga, laba, pozitīva, slikta, negatīva. Viņas uzdevums nav būt patīkamai vai nepatīkamai. Viņas uzdevums pārsteidz, rada emocijas, nepārsteidz, nerada emocijas. Tā ir cilvēka tieksme iepatikties kaut kādā sociālā grupā. Viss. Ja Āfrikā, teiksim, kaut kādām vecajām cildīm, tas vispār ir izdzīvošanas jautājums. Ja tu neesi tāds, tad tev un zupā vai grauž tev kaulu. Tad Eiropā, jā, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tātad, Kants bija tieši tas no filozofiem, kas atklāja, ka praktiski modi socializē. Modi ļoti socializē. Modi ir tas, kas parāda, ka mēs esam mūsdienīgi un mēs spējam iekļauties kaut kādā noteiktā grupā. Vai arī meklēt pēc savām ārējām pazīmēm kaut kādu grupu. Nu tā klasiskā definīcija, kas ir rakstīta Padomu Latvijas enciklopēdijā, masu standartizēts uzvedības veids, ko nosaka kādā jomā dominējošās gaumes normas. Akla sekošana modē tikai liecina par, akla sekošana modē liecina par aprobežotu personību. Citāts no Latvijas populārs zinātnes strādājuma, lai noskaidrs enciklopēdijā būtu. Bet kas jums ir jāatcerās? Jo pa modi var pļakstēt. Es saku, tur ir grāmatas, žurnāli, tur ir bibliotēkā. Ja? Bet ir jāatcerās jums kā sabiedrisko attiecību speciālistiem. Šeit ir multimēdijas speciālisti. Tieksme iepatikties. Viss. Un tieši tā viņi arī jāskata. Un tāpēc arī mans kolēģis teica, ar ko iepatiksies? Ļoti vienkārši jautājums. Tu aizies kaut kādā jaunā darbvietā. Ar ko tu iepatiksies? Kā uz tevi paskatīsies? Kā tas ir konkrēti? Tātad mēs esam noskaidrojuši modes, kā saka, modes terminu. Nākamā lieta, kas ir ļoti būtiski uzreiz saprast, paralēli šim, tomēr karaliskie galmi pieņēma savu kanonu, kā jāstāv, kā jāēd, kā jādzied, kā jāuzraksta ielūgums, kā jāuzraksta dzīvolis, kā jāuzrunā dāma, kā jāpalaiž pa durvīm, ko sauc par kultūru, kā jāēd pie galva. Jeb saucamā etiķete. Tieši tāpēc arī apģērbā šādai vispār var jūsu augstskolu nebeigt, ja šitā grāmata nav tavā mājā 3 metru attālumā. Jūs varat neiet neko pēc tam. Jūs tāpat apsitīsieties, jūs paši pēc tam ļoti daudz dzīvē nesapratīsiet. Šo grāmatu izdeva Zvaigzne ABC. Man viņa ļoti patīk, ka pārrakstījis, ja latviski pārdomājis, ir tieši latviešu autors Iveta Ķester. Lūdzu, neatciet, viņas ir vairākas Ķesters. Tā nav slavena sabiedrisko attiecību vadītāja Ķester. Ja? Un viņi ir paņēmusi latviskā gaumē, latviskā esencē, nevis vienkārši stulbi pārtulkojas, bet viņi ir pārtulkojas pašu esenci. Tā izskaitā arī par dress code, jeb saucamo apģērba nēsāšanas kultūru. Tas nozīmē, ka ja man atsūta bildi un saka, Gint, lūdzu nokomentē. Un es skaidri zinu, tas cilvēks zina,
ka viņam ir jāierodas operā, viņam ir jāierodas uz pirmizrādi. Tur būs tāds un tāds noteikts prominents. Un ja viņš pats paņem un iestājās, Udri, bildē! Kaspar, bildē! Tad tajā brīdī es varu paņemt un izvērtēt viņa atbilstību vietai, viņa atbilstību laikam, tā skaitā arī gada laikam, viņa atbilstību noteiktē tēmai. Un jau konkrēti pa detaļām, tādas zeķiviks, tādas kurpes, tādas lietas. Protams, ka ļoti grūti ir visgrūtākais, tāds, kas ir tiešām jau dzeltenums, arī šādi un tad no mans, ka man palūdz nokomentēt sabiedrībā ļoti zināmu cilvēku ģērbšanos stilu uz ielas. Tas nav korekti. Kaut gan iela ir publiskā telpa, un ja tev patīk, sēdi mājās, neviens tev nepārmetīs. Mājās var atstāt, man tā patīk. Tad, kad tu esi no vannas istabas līdz guļamistabai, tad ieslēdzās man patīk. Bet tik līdz tu izēj uz ielas, un tik līdz tu atnāc šeit sēdāt, viss man patīk izslēdzās. Kas citiem patīk, un kā es citiem patīk. Un Latvijas sievietēm lūdzu nejauciet, jums ir ļoti jo Latvijā ir tā, ka sievietē ļoti grūti būt, sievietē jāstrādā, un tai pašā reizē vīrieši ir uz seksuāli ļoti kūtri. Tas nozīmē, ka mums Latvijā var šausmīgi plaukt un zelt žurnāli, kas ceļ latviešu sieviešu pašapziņu. Jo tev vispirms jānorukājās tā trakai. Tagad, ja es palūktu auditorijā pacelt rokas, meitenēm, cik mammas sēž mājā un vīlē namas un tikai domā, cik būtu smukais vīram. Latvijā sievietē ir nenormāla misija vienlaicīgi būt totāli strādīgai un tai pašā reizē vēl, lai būtu kaut kāda personiskā laime, vēl totāli pievilcīgai, kas normālā sabiedrībā, praktiski, tādā kapitalistiskā sabiedrībā vispār nav. Jo būt skaistai, arī kapitalistiskā sabiedrībā, tas nozīmē strādāt ar sevi un kapitāli strādāt. Un līdz ar to Latvijā ir ļoti daudz sieviešu pašapziņu ceļoši mēdī, tāds klāsts uz tik maz lasītājiem, kur redakcijas to vien dara, kā štuko, kā mēs tās Latviju zeltenes varam vēl sapurināt. Un ko ir iepurinājuši veselu lielu paudzi? Man tā patīk. Es esmu moderna, man tā patīk. Ir kaut ko bišķiņi pārpurinājuši. Jūs tieši esat jau daudzkārtējā studenšu, arī lielākā daļa auditorija, kur šitas te man tā patīk. Ir jau iepurināts iekšā. Bet tas ir tikai tāpēc, ka tas ir gan mēdī, ļoti, jo sievietēm ir, es saku, sievietes, teiksim, jūsu mammas vecumā, zināmā mērā, totāli izmisušas būtis. Jo man ir jāvēl darbi, man ir jābūt vēl skaistai, man vēl vīrs, jebkurā brīdī, šobrīd, vairs sabiedrība nenosodīja 45 gados vīrs savu sievu pasūta 10 mājas tālāk un pasaka, man ir modelis pa 10-20 gadiem jaunāks. Kādreiz tā nebija. Jūsu vecām mamām tā nebija, tas bija ļoti liels nosodījums. Šī gada starpība arī laulībās un visādās attiecībās. Tas ir tieši tāpat, kā strādāt tagad. Jūs aiziet viena jauna, 4 padzīvojušas sievietes, un tās 4 sievietes sāk novērot, ka ir jums kaut kāds vīrietis priekšnieks, kuram jūs tā īpaši simpatizējat. Jūs redzēsiet? Čūsku salidojumi. Jūs varbūt tur ilgi, bet tas to dzīvi ietekmē, tā konkurence ir ļoti liela, ja? Jo tas arī ir tas, kas īstenībā, ka tomēr šis pasaulīgais feminisms nav panācis, ka sieviete ir līdzvērtīga. Viņai nav visu laiku dūrēm jāizcīna savu vietu, man vēl jābūt skaistai, gudrai, man vēl un vienalga sievietes mūsdienās pelna daudz mazāk. Tas ir tā kā apmēram,
visi, ja tā salīdzina, tad var tādu pieminekli uzcelt, teiksim, būties miljonārs uzcelt Rīgā pieminekli Vairai Vīķai Freibergai par labu ģērbšanos periodā no tāda līdz tāda. Ko god manim vajag? Tu vari būt resns, liss, tu vari... Un tev vienalga uztver. Un pamēģiniet Vairai kādreiz kaut vienam atšķirības. Un tas ir šis dubultais modes standarts, un tas ir tāds, reāli. Nevienam neinteresē, kas patīk. Ja tu esi lietišķā vidē, un jūs praktiski būsiet lietišķā vidē, tā skaitā augstskolā, pēc pieklājības. Un tad, kad tev mājās patīk kafiju dzert ar lielās kājas pirkstu, ja tev lejā un padzer. Tad tu redzēsi, kas notiek. Un tad, kad tev mājās patīk, zupēs līdzās ar savu suni. Četrāpus. Pieņemtā galda kultūra un pieņemtais tieši tāpat apģērbā. Un tieši tāpēc, kad vecākiem ir nodzēsta tā informācija, kā bija loģiski, mums šeit bija nodzēsta arestantu formas, forma kā negods, kā zīmogs. Meitenes gāja 10. 12. klasē uz skolas toleti, pārģērbās, lai aiziet no skolas līdz mājām. Jūs pajautāsiet savām mamām, tādi stāsti būs. Ka forma ir kā tāds ļauns zīmogs, kur pretī pāris Zviedrijai 400 vai tur pieņemsim, kur ir karaliskie galma Anglijai. Tāda problēma nebija. Un jūs to ļoti lieliski varat aiziet apskatīties ar kādu pašapziņu, teiksim, ļoti bagātās aviokompānijas stjuartes ir starptautiskajās lidostās, kas ir Arābu Emirāti. Viņas iet tāda pašapziņa, tāpēc, kad arī Latvijas puisis aizbrauc uz Arābu Emirātiem, viņš lido, viņš pelna tādas naudas, kā mums te bagātākie speciālisti gada laikā. Viņš mēnešu laikā pelna. Pirmkārt alga, forma, un es esmu lepns. Man ir tāda pašapziņa, man šī forma iedod tāda pašapziņa, un tad man šausmīgi patīk iekāpē ar Baltikā, šlaki sašūtām tādām drausmīgi formām, un viss tā pašapziņa tāda. Bet Emirātiem vēl ir ļoti skaists tumšs sarkans formas. Tā, ko mēs runājam? Forma kā lepnums, apģērba ārējais izskats. Kā mans gods, vai forma kā arestantam koncentrācijas nometnē. Un jūsu vecākiem ir bijis būtībā, nav jau, un tagad, ja mēs tā paņemam, no tā, ja Zviedrijā jūs būtu, un vai Somijā, vai kaut kādā Itālijā, un jūsu mamma būtu studējis, teiksim, tur Kembridžā, un tu mammai paprasīt, mamma liec galdā drēbes, ar ko tu esi lepna. Būtu hipiju drēbes. Iespējams. Bet būtu konkrēti arī viena no tām formām. Ja es tagad paņemtu un paprasītu tā, mamma man rītā būtu nāk uz augstskolu un jāatrād drēbes, ar kurām tu lepojies. Lepna. Ja mamma nav sportista un nav bijusi izlasē, Ekmans vēl tagad, es pat Ekmanim vēl kaut kad redzēju pavisam vecu olimpisko formu, ko man ir. Pirms tās ēras, kad sāka ražot pilnu sporta veikalu ar šito te, ka tu jau vairs atšķirību, Tad Ķīnā ražot plaģiātu un to formu sportistiem ir. Bet es piebilstu to, es domāju, ka es varu pārstāvēt to mammu paudzi, Un es uzskatu, ka tieši tās mammas lepojās ļoti ar to, ka mēs šuvām un mēs adījām. Jā. Un tie bija ģeniāli mākslas darbi. Jā. Un tā pauze, kas tur auga ar tām formām, tā liekas, ka tā kā mēs sekojām modei. Tas ir nākamais, jā, tieši tā. Neviena vācieta, neviena zviedrieta, tieši tā. Tieši tā. Ierobežota vide, ierobežota iespēja rada cilvēkā papildus radošo momentu. Tieši par to punktu atkal modē stāstīja Dainis Bērziņš, ka vide ir tik ierobežota, ja zināšanas ir daudzkārt tik aprobežots, viss ir tā mēdījos samutuļots, ka viņam ir interesanti, viņam ir, kur viņa radošam garam izpausties.
Šobrīd Latvijā tā situācija studentu solā ir tāda ļoti, ļoti droša, it īpaši meitenēm, bet te ir jautājums, kur jūs gribat un kādu karjeru jūs eseiski parakstīt 30 gadu vecumā. Nav tā. Ja? Kā veidot saucam veiksmīgas lietišķas tādas, kā saka, būtnes. Tā kā, ja šāda grāmata praktiski neiegūs jūsu plauktā un jūs viņu nepārlasīsiet tik pa pusgadu, tā skaitā šeit ir arī apģērbs, man viņi ir metra attālumā darba kabinetā. Es arī neesmu, un šeit Latvijas autors ir fantastisks avotus atredz un fantastiski viņus pārstrādājis. Tas, kas ir manu paudzē, ļoti lielisks, ļoti lieliska dāvana, ļoti lieliska dāvana. Latvijā nāk ārā grāmatas, tāpēc es tā varu parādīt, ir grāmata, kuras arī tikko deva recenziju, kas ir mamām dāvanām. Tas nav jums. Mamām tikai tāpēc. Sieviete savu garderobu formē līdz 21 gadām. Savu gaumi. Ja manā garderobē ir topiņi ar ziediņiem, tad manā garderobē drīz vai būs zīda blūzes ar ģeometriskām figūrām. Lielākoties. Vīriešiem ir rūtāji krēkota pēkšņi, es atvēršu drēbes, kad ir ieraudzīšu 20 balvas krēkus. No. Bet sievietēm ir iespēja dzīvē. Sieviete atsakās no sava visa iepriekšējā dzīves gājuma, tā skaitā pirmām kārtām no matu frizūras un drēbēm, tajā brīdī, kad ir ļoti liela krīze vai nelaimīga mīlestība. Sievietes ir gatavas nodedzināt visu, jo drēbes sievietēm, ja apģērbs, ja ārējais izskats ļoti asociējas ar to, kāpēc es uzreiz saku mammai. Un tad ir nākamais pārvērtēšanas posms. Es esmu tā kā zirgs, strādājis, dzemdējusi, audzinājusi. Man tie bērni ir izauguši. Un tagad pēkšņi es esmu atrakusies, ka es tā kā nenormāli esmu aulekšojusi 25 gadus mani tuvu pie 50. Un kad es taču, man taču arī kaut kā vēl jābūt tomēr tā jāsajūtās kā sievietei. Ne tikai kā mātei, barotājai, strādātājai, vienmēr mīļai, vienmēr laipnai. Un tieši tajā brīdī, tieši jau gadiem 45-50 notiek vai nu iekonservēšanās un visa vieglprātīgā izslaucīšana ārā no drēbes skati, vai arī, kā saka, vēl, tomēr kaut kādu noslēgšanās vai nokoncentrēšanās kaut kādu punktu. Un tieši tāpēc mamām un tiešām jau sievietēm, kas zina, kas ir drēbes, kāda ir kvalitāte, ir iznākusi Ilmava, ir izdevusi ļoti unikālu grāmatu. Otrā pusē tā arī rakstu lieliski grāmata, kurai sievietē, kas vēlas iepazīt un analizēt sevi. Ar divas vācu žurnālisti ir paņēmuši šo modi, pirmkārt iesencējuši iekšā vispār zināmas frāzes, bet tai pašā reizē teksta veidā sievietē liek aizpildīt pa punktiņam, kas tu esi. Ja pareizāk sakot, grāmatu lasot, tu meklē, kas tu esi. Ziniet, kāpēc jūs nevarat sameklēt, kas jūs esat? Jums vēl jāprecās, jums ir vispirms jāiepatīkās tādam vīriem. Mēs runājam, mode, tas ir tieksme iepatīties. Jūsu māmas kādreiz ir iepatikušās jūsu tēti. Jūs jau to ir izdarījuši. Tad tā grāmata neatceļas, bet sievietēm, kas ir jau konkrēti tikuši savā dzīvē līdz šim punktam, paklausāmies pa māmām. Jūs arī būsiet. Pēc 10 gadiem jums tad jāzina. Tava stila rokas grāmata teksta veidā katrs sieviete var aizpildīt savu daļu, kas tu esi, kādu tu esi. Ja tas viss ir bijis ļoti izkaistīti dažādos sieviešu žurnālos, no dažādiem avotiem, no dažādiem kaut kādiem tādiem, tad šeit tās autores ir pamēģinājuši tiešām maksimāli visu lieko, nevajadzīgo, sarežģīto izmest ārā un atstāt teksta veidā. Un kas mamām jāsaka? Mamma, es zinu, tad izlasi šogad, un šādu grāmatu īstenībā tu varēsi palasīt arī nākamgad.
Tas nozīmē nevis kaut kas, būtībā, tad, kad ir grūtie brīži, tad tas ir jau tāds sevis iepazīšanas ceļš. Jūs pat šeit, es saku, auditorijā ir gan pasniedzēji, gan vecāku gadagājumi, bet praktiski studentiem jums pagaidām tas ir tā kā pīlai ūdens. Jo jūs vēl nevienam līdz galam, jūs pat neesat tikuši līdz kaut kādam ļoti nopietnam darba devējam, kuram jūs varat iepatikties. Kurš nopēta katru jūsu, cik jums ir caurumiņu, kurpju šņurītē jūsu kurpē. Jūs pati nemaz nezināt. Cik caurumiņu manās vasaras zandulītēs. Jūs tiekat līdz tām punktām, ja? Bet mammas, jūsu mammas, ja jūs tomēr sēžat šajā auditorijā, tad noteikti nevar pateikt, mana mamma ir lūzēra. Un tas nozīmē, ka mana vecā mamma nav lūzēra. Ja es būtu kaut kur, es nezinu, kur kādā cietumā lasīt, tad es varētu par mamām nerunāt. Bet ja jūs esat savā dzīvē nonākuši līdz šim punktam, un jūs nonākat pateicoties vecākiem, tad īstenībā jūsu mammas būtu ļoti, ļoti jums pateicīgs, ka jūs viņām ļautu mazliet atpūsties no pankūku cepšanām un rūpēm un darbiem un veres mazgāšanām, rūpēm par tēti un tā tālāk. Vai par savu dzīves biedru, jā? Izmantojot šādi. Tātad, kas? Mēs, jā, tu man tā saki par stilu, es esmu visu pateicis. Par stilu lūdzu, šeit ir grāmata, kas ir stils. Vieta. Mēģinām sakārtot. Par stilu tu diez vai izlasīs kaut ko ļoti gudru internetā. Uzsitiet googlējus ar vārdu stils. Jums tur izlaiks ārā. Nezinu kas. Un tev nav jāpēr 10 kaut kāds modes žurnāli vai vēl kaut kas, lai saprast, kas ar ko ir pieklājīgi. Ka pieklājīgi ir ēst nāzvi dakšu, pieklājīgi ir zupu neēst no mazās tasītes. Tas šeit priekšā. Un ja tu esi augstskolā, un ja ir, piemēram, vasara, tad var ļoti novērtēt, kājas ir pavasarim, vasarai, kam es vēl redzu te ziemu pilnīgi, ja? Okay. Ja ir mīnus, tad ir tā. Ja ir vasaras daba, tad viņam jābūt perforētiem, gaišiem vasarai. Var katru izanalizēt. Otra lieta, lūdzu meklējiet katram priekšmetam, tomēr nav tik vienkārši. Kāpēc tas ir jāzina? Tāpēc, ka ejot pie darba devēja, šeit ļoti precīzi ir pateikts, kāds ir lietišķās sievietes komplekts. Kādai jābūt roksumai, kādai jābūt viltspalvai, kādai jābūt ir. Jūs vērtēs, nevis pēc tā, ienāk pa durvīm, man tā patīk! Tu nevari dabūt darbu kaut kādā normālā vietā, ja tu ietasies iekšā, man tā patīk. Tāpēc cilvēki tomēr ir novienojušies pie konkrēti šī te vienotā lietišķā stila, lietišķās etiķetes. Bet nākamā lieta, tu jau visu šeit var gudri izlasīt. Apģērba kultūra ir tieši tāpat kā galda kultūra. Šeit ir aprakstīta galda kultūra, bet šeit nav pateikts. Būs zaļš, zils, sarkans šķīvis, oranža, dakša, zila, krūze. Un tur sāk vērtēt jūsu gaumes izjūtu, jūsu mūsdienīgumu izjūtu. Lai jūs vispār saprastu, kas ir mūsdienīši. Viss vienīgais izdevums. Pasaulē 100 gadus, žurnāls Vogue. Kāpēc viņš? Neviens viņam nevar būt pakaļ. Pareizāk sakot, vislabākie žurnālisti, vislabākie mākslinieki, fotogrāfi, stilisti, modeles, frizieri, grimieri, juvelieri, kurtnieki un tā tālāk. Praktiski veido šo te žurnālu nākamā lieta. Modes žurnāls. Ir Bārbiju, jūs esat tā, jā. Bārbiju tāda grāmata, skaista Bārbiju grāmata maz lielajām meitenēm. Vēlreiz, modes žurnāls nav domāts
kā preču katalogs, kurā tu redzi sev mīļu nopērkamu lietu. Modes žurnāls ir domāts, lai tevi socializētu viens. Tu skaidri, precīzi aptvertu, kas šodien ir globāli krāsu, apģērbu un tādā ziņā. Nākamais. Modes žurnāls ir domāts, lai tev estētiski noskaņotu un liktu tev domāt. Man piestāv zaļo, es varu samiksēt ar zilo, dzelteno ar oranžo un tā tālāk. Pati pirmā Latvijas sieviešu, pats pirmais stulbums. Kur tādu? Nekur. Tagad tu ej pa mākslas muzeju, tu nesaki, kas tā pa gleznu, virtuvē nevar iekārt, kas tā pa gleznu, šitas nedara vannas istabā, kas tas par sūdi, tas ir, es pie mājas durvīm nevaru nolikt šitos skulptūru. Iet kāds? Man patīk kā latviešu sievietes. Tās modeles žurnāls, viņi šķirsta mākslas albumu. Un viņi sāk jau piemērīt visu sev. Šķirsti Antilas katalogu. Pa izmēru grupām, atrast, ko tev vajag. Šo rada šī brīža, arī šo krievu rada šī brīža visspēcīgākie jomas mākslas pārstāvi. Ieskaitot, lūdzu, arī atcerieties šeit, man ir multivizuālisti. Mums Latvijā neviens multivizuālists pat ne tuvu nav izaudzis līdz šim līmenim. Vogue žurnāls izdod Konde Nast izdevniecību, ļoti mega liela izdevniecība, nenormālos miljonos tirāžu, izdod tikai pasaules lielvalstīs. Latvijā nekad neiznāks, neviens nevarēs, jo viņiem ir noteiktā tirāža, ko viņi dod. Līdz ar to žurnāls iznāk Amerikā, žurnāls iznāk Brazīlijā, žurnāls iznāk Amerika, Kanādas Savienots, ja? Ļoti spēcīgs, ideiskā ziņā ir British Vogue, ļoti kreatīvs, ļoti tāds mums tuvs ir Vogue Itālija, ļoti konservatīvs, ļoti neinteresants Deutsche Vogue, ļoti saudabīgs ir Spāņu un Grieķu Vogues, ja, Vogue, Hellas viņa, man liekas. Krieviem ir tāda ļoti liela lavierēšana starp dažādiem tirgiem, ir Vogue Japan. Būtībā Vogues ir tieši tas, kas pasaulē atklāja Chanel. Chanels pirmā melnā vakarplēta zīmētā veidā bija publicēta šajā žurnālā. Mēs varam smīkņāt, varam nesmīkņāt. Vismaz, cik es esmu redzējis, visu modes redaktoru kabinetos ir šie žurnāli. Viss tiek špikots, un mēs Latvijā dabūjam 4. uzlējumu. Jūs saprotiet, kafijas aparātā var 4 reizes bāzt kafiju. Vecākā gadagājuma kolēģi sapratīs, ko nozīmē padomu laikā 4 kāršu kafiju. Jo praktiski viņš diktē, viņš tev pasaka, kā, kas, ko, kur, kāpēc. Pat grafiski. Žurnāli pat kopē grafiku, lielās reklāmas kompānijas mēģina attēlot kaut kādas grafiskās lietas. Ja jāizstāv kāds projekts, tiek ņemts Vogues un šņikāts ārā, ja, un rādīts klientam, tava reklāma vai tavs, kas varētu izskatīties kā tā, viņš ir kā pamats. Ja, piemēram, vienā dienā Latvijā nebūtu Vogues, tad pat nevarētu īsti saprast, kā darīt. Tālāk. Vecākā gadagājuma kolēģiem, es uzreiz varu pateikt, Pumpuri, Ingrīda, Rīgas, Modeļamā, viss, viņiem bija speciāli tehniskajā bibliotēkā Doma laukumā, speciāli abonementi. Šie žurnāli nāca iekšā, man arī bija tā jaunībā laime, ja, tieši tagad sanāk tur Double kafē otrā stāvā. Un viņiem bija pat uzdevums tieši tā kā kino režisoriem skatīties amerikāņu filmas un štancēt līdzi. Tā kā visi praktiski arī Rīgas modes žurnāls, ja mēs tā paņemam, ja, vai burda vai vienalga kaut kas, tas ir atsulu, atšifrējums no šī
Jums kā gudrām meitenēm ir ļoti labi jāsaprot, kas notiek, kā jādara. Slikta atzīme, visi līdz kaklam, viss ir tā, paņem rokās, nogurusi pēc otrā bērna, pasniedzējām vai vienalga kaut kam, gribu atslābt. Nevis sēdēt un sūkstīties par to, cik dzīve ir sūra, bet gribu kā sievieti atslābt. Gribu iebraukt sievišķīgā pasaulē. Vēru vaļā un šķirstu. Lūdzu atcerieties, visas šeit sēdošās sievietes auditorija, jūs esat ievilkts veču pasaulē. Veču pasaules nozīmē spēks. Sieviete ir viltīga. Jūs visas esat iesaistīts ļoti negodīgā spēlē. Jo sieviete tā ir viltīga. Viņa visu panāk par viltību, nevis ar spēku principu. Viņai ne par ko nav jācīnās. Šobrīd ir arī feminizācija, ka sieviete ir iesaistīta vīrišķīgās spēlēs, ka mums sievietei ietiek arī kaut ko sabiedrību uzspiež to, ka tev ir ar vīriešu paņēmiens ir boksēties, aizstāvēt savu taisnību, būtībā. Es nemanāju, ka sievietes jānoniecina, bet sievietes ir arī mazliet ļoti daudz aizmirstušas viltu. Būtu šausmīgi forši, ja sievietes šeit un vispār 3. gadu tūkstoti pasaulē uzskata kā matriarkālo un sieviešu gadu tūkstoti. 2 gadu tūkstoši veči sūdus taisījuši, piedodiet izteicienu pasaulē visādus karus. Un to 3. gadu tūkstoti pilnā nopietnībā uzskata pār sieviešu. Un man patīk, ka, protams, es kā modes dizainers, jūs man šodien pajautājat, kas ir šodien modē? Neko nezinu. Ja es šobrīd dzīvoju 2000 savās domās, ar prātu vēl tur sazinoties kolēģiem, vēl vakar kolēģiem, visu laiku mēs jau esam kaut kur stipri gadu 2 uz priekšu. Es dzīvoju visu laiku 2 gadus uz priekšu. Nu, pieņemsim, Vaira Vīķa-Freiberga tika ievēlēta par prezidenti kaut kādo 2099. Es ļoti labi atceros, es žurnālā Ieva šitādiem burtiem teicu, ka Latvijai vajag sievieti prezidentu, visiem Ievas lasītājiem novēl, ka Latvijai būtu prezidents sievieti. Pat nepazīst to. Ar to, piemēram, Dainim Bēzņiem patīk visādi liktenīgi izaicinājumi, ka man patīk ar to, ka tu nekad nedzīvo šodien. Es vienmēr dzīvoju kaut kur 2, 3, 4 gadu uz priekšu. Kāpēc es to varu atļauties? Tātad, šis žurnāls man palīdz socializēties. Tai pašā reizē neaizmirst par romantiku un pilnīgi atslēgties no kāpēc vīriešiem nav. Ja? Nu, varētu teikt modi žurnāli, bet ir Gentleman Quarterly. Gentleman Quarterly. Tātad pirmais, ko es varu apvienot, pilnīgi visus Latvijas mēdīju pārstāvs, pilnīgi visus, kas kaut vienreiz mutē paņēmuši vārdu salikumu vīriešu modi. Vēsturiski mode ir vienas sievietes vēlme iepatikties savam karalim. Angliski skan men's fashion. Tie, kas zina vārda fashion tulkojumu, saprot, modē vai mūsdienīgi esošs. Tas nav līdzvērtīgi. Men's fashion, domu zīme, vīriešu mode. Vīriešu varbūt tikai apģērbs. Vēl foršāks vārdu salikums, kur man šitā es tā bērnu mode. Kāds varētu uztaisīt pat labu bakalaura darbu, saskaitot, cik Latvijā no 90. gada ir pieminēti vārdi bērnu mode un vīriešu mode. Ar metodēm. Kas tur ir slikts? Ja geju žurnāls nekas? Ja geju žurnāls nekas? Ja mēs vārdu modi, gan izcelsmi, gan vēsturiskais ir sievietes tieksmi iepatikties, tad 4 gados, kas
šito uzvelkot, viņa kaut kam iepatiksies. Jo pasauli nelieto bērnu modi. Tikai Latvija lieto. Un Krievi. Krievi arī lieto. Un mums ir nācis pat iekšā bišķi no Krievu moda. Ģetiskai moda, muškai moda nav. Pie tam, lūdzu atcerieties, ja mēs paskatāmies 100 gadus Latvijā apakaļ, ko mēs atrastu? Saucamajā telefonu grāmatā Rīgas, mēs atrastu vīriešu drēbnieks, drēbes un sievietēm modiste. Jo vārds modiste nebija uz vīriešiem. Vārds modiste ir no sievietes, kas tev sašūs sievietē modis tādu tērpu pēc jaunākām tendencēm. Modiste. Un vīriešiem bija drēbnieki. Un padomu laikā bija visi vienā, tie, kas zina krievu valodu, visi šveidi. Tur to partnoji, tur visu tā sajauc, ņigu ņēma. Jo, kāpēc? Un uzreiz kāpēc? Kāpēc padomu senībā bija mode? Padomju Savienībā nebija dzimumi. Modistes izbeidzās 17. gadā. Bija švejas un partnājas vai vīriešu vai sieviešu drēbes nešķiroja. Bija pilnīgi tā, ka mums sievieti vīrietis, mēs nezinām, ir androgīns, ir sabiedrības loceklis. Ļoti labi. Ļoti labi. Bet sieviete nevar visu laiku cīnīties ar spēku ar vīriešiem. Sievietei, lai izdzīvotu kā dzimumam, lai radītu pēcnācējs, ir jābūt viltīgai. Jābūt viltīgai. Un arī aiziet pie darba devēja, nevis man tā patīk. Ja? Tālāk. Mode savā būtībā nav taisne. Kā tas ir, piemēram, mobilajos telefonos. Tā nav. Visi redz, ja ir tālākās svētdienas, man jāuzstāv. Mode nav taisne. Šeit bija pirmais Microsoft izgudrojums, tur Gates, šeit otrais, šeit trešais Apple iet. Pirmais tramvajs, otrais kuģis un tā tālāk. Nē, mode ir ļoti vienkārši. Mode kustās pa spirāli. Tā ir nepārtrauktā spirāli, šāda te uz augšu, tādi skaisti rimbuļi. Un kaut kādos savienojumu punktos viņa atkārtojās. Ja es jums rādu, modi iet šādi te pa spirāli uz augšu. Jautājums, kas ir šī augša? Labi, tas, ka modi nāk apakaļ, to jau šeit ir arī auditorijā sēdoša paudze, kas ļoti labi aptver, ka viņi atgriežās. Bet jautājums, kāpēc uz augšu? Kas mainās? Ar kāds pateikt? Nu, kāpēc ne uz leju, kāpēc ne uz sāniem? Audumi mainās. Tieši tā, tieši tā. Tātad, kas bija kādreiz un kas ir tagad? Tehnoloģija. Telefons jau viens un tas pats. Tikai diez vai kāds atnāk šeit uz auditoriju, man vajag telefonu, paņemam, noliekam tādu veco VF telefonu un meklējam, kur te var iesprausties. Kāds puisis atnāk ar kādu mobilo pirmo modeli, tādiem čemužāniem. Jā? Vai? Būtu interesanti. Protams, vintage. Tātad, kas ir jāatcerās? Mode ļoti cikliski, tieši tāpat kā visi sabiedriskie. Ir te vēl kāds rakstīklis? Nav. Labi, stāstīšu, tad varat rakstīt lapās. Tātad skatieties. Pavisam mazais aplis, 4 gadi. 4 gadi mainās knifi. Tātad, atgriežās tieši tie paši briļurāmi, atgriežās tieši to pašu mobilo telefonu krāsas, atgriežās tieši tās pašas krūzītes, mazi nieciņi. 16 gadi, preci